Sveicināti! Jūs klausāties raidierakstu Naudas lietas, un šī ir jauna sezona, kas nozīmē, ka ir jauni viesi, jaunas tēmas un arī jauni finanšu izaicinājumi, kurus mēs šķetināsim kopā. Esmu Alina Zela, personīgo finanšu mentore, un kopā ar mani arī šajā sezonā ir Vilhelms Karlsons, kurš ir pasākumu vadītājs un improvizācijas teātra aktieris un arī investors iesācējs. Jā, Vilhelm, tu esi gatavs šodien uzdot tāds izaicinošs jautājums mūsu viesim? tikai un vienīgi izaicinošs jautājums. Jā, tēma tāda, par kuru, man liekas, ir ļoti daudz izaicinošu jautājumu. Mēs sarunājuši. Un es atgādinu, ka raidieraksts Naudas lietas top pateicoties Finanšu izglītības biedrībai, kuras mērķis ir izglītot sabiedrību par ieguldījumu iespējām un arī veicināt finansiālo labklājību ilgtermiņā. Un pat cik mēs runājam par investīcijām, tad es arī atgādinu, ka visas investēšanas stratēģijas ir saistītas ar zaudējumu risku un katrs individuāli ir atbildīgs par saviem finanšu lēmumiem. Bet tagad pie mūsu sarunas tēmas, kas šodien ir, manuprāt, viena no tādām, par kurām cilvēki vēlas zināt daudz, un šī tēma ir ETF, jeb biržā tirgotie fondi, un kā mēs varam viņus izmantot, lai piekļūtu globāliem indeksiem. Un šodien šo tēmu attīstīt un par šo tēmu runāt man palīdzējis arī eksperts Valters Vestmans. Sveiks! Čau! Un Valters ir programmas neatkarīgais investors partners. Jā. Valter, par ETF-iem. Uzreiz vēlos pateikt, par ETF-iem mums pirmajā sezonā jau bija epizode, un mēs šajā pirmajā sezonā par ETF-iem izrunājam, kā viņi atšķirās no tradicionālajiem fondiem, kas vispār pēc būtības ir ETF, mēs arī pieskārāmies par to, kādi ir ETF veidi, arī pieskārāmies par to, kā ETF-iem var būt dažādi bāzes aktīvi. Un šoreiz es gribu runāt ar tevi jau detalizētāk un jau varbūt arī tādus tehniskākus aspektus izrunāt par ETF-iem, lai cilvēkiem būtu skaidrs, kā tad izvēlēties ETF, jo pēc būtības šis ir tāds jautājums, ko, viss ir skaidrs, ETF instruments ir, man ir skaidrs, ka viņš man der, bet tad tas lielais jautājums, kā lai es no tā visa daudzuma, kas ir, izvēlos to, kas der man. Un varbūt es aicinātu tevi saviem vārdiem atgādināt mūsu klausītājiem, tie, kas varbūt nav klausījušies pirmajā sezonā epizodu par ETF, atgādināt, kas tad ir ETF, bet varbūt tādā kā īsi, vienkārši pastāstīt. Ok. Forša tēma. Ja drīkst, es gribu iesākt nedaudz tādu frameworku, iedot, kā varbūt cilvēkam par to ETF domāt, ja viņš skatās, teiksim, pirmā epizode podkāstā un viņš nav neko iepriekš dzirdējis. Ir tā, ka cilvēkam vajadzētu vispār par finansēm domāt tādās trīs kategorijās, ka naudu ir jāmāk nopelnīt, tad viņu ir jāmāk noturēt un tad viņu jāmāk pavairot. Un katra no šīm kategorijām viņai ir savas kaut kādas īpašības, savi knifiņi, savi instrumenti, ko tur izmantot. Un naudu nopelnīt, tas ir diezgan vienkārši saprotami. Tai vajadzētu būt kaut kādai lietai, kur mēs veltam tiešām savas 40, 60 stundas nedēļā, tur iet mūsu fokus, tas ir tas, kur mēs cenšamies apzināti kļūt labāk, lai celtu ienākumus. Tad nākamais solis noturēt, tas jau ir mācīt neiztērēt visu, ko es nopelnu, izveidot drošības pilvenu, parūpēties, lai jumts virs galvas un tam līdzīgi. Un tad tā trešā lieta pavairot ir, kā man to patīk saukt, tā ir vieta, kur tu pavairo naudu, ko tu jau esi nopelnījis. Vai ar darbu, vai ar biznesu. Un es vienkārši bieži redzu, ka cilvēkiem tas nopelnīt un pavairot diezgan jūku kopā. Jo cilvēkam liekas, ka, teiksim, es tagad investēšu finanšu tirgū, es tur pelnīšu naudu. Patiesībā, ja tu gribi ar finansēm, ar finanšu tirgu, ar investēšanu, tiešām pelnīt naudu, tad tev ir jārēķinās, ka tai vajadzētu būt nodarbei, kur tu tiešām velti savas 40-60 stundas gadā, ja tās ir 2-3 stundas, 40-60 stundas nedēļā nevis gadā. Kā normāls darba laiks, bet ja tu tam velti savas 2-3 stundas nedēļā, vai tas ir hobijs, vai tas ir izklaide, vai tā var būt pasīvā investēšana, bet pasīvā investēšanai jau pietiek tiešām tās 2-3 stundas gadā, pat nevis nedēļā.
Un skatoties uz ETF-iem, viņi primāri ir tas pavairot rīks, ka tas nav rīks, ar ko tu naudu tagad pelnīsi, bet drīzāk, kad tu jau esi naudu nopelnījis, tad skaties, kā tu tālāk viņu pavairot ar kaut kādu rīku, kurš to naudiņu ieliek iekšā, un viņi tur dzīvo savu dzīvi, un viņi principā nenovērš man uzmanību no tās pelnīšanas. Tas ir tas frameworks, kā es parasti aicinu cilvēkus skatīties uz ETF-iem. Un, ja mēs skatāmies, kas tas tāds ETFs ir, tad vienā teikumā, manuprāt, tas ir tāds tiešām jēdzīgākais, sakarīgākais veids, kā investēt parastam ikdienas cilvēkam vai aizņemtam profesionālim. Jo tipiski mums liekas, ja cilvēks pirmo reizi dzird vārdu investīcijas, viņam uzreiz asociācijas ir tur kaut ko pirkt, pārdot, analizēt, un tur 5 ekrāni, katrā kaut kāds grafiks. Realitāte ir tāda, ka ikdienas cilvēkam tas viss īsti nav vajadzīgs, ar to var darboties profesionāļi, un viņiem pat nav viegli. Tā vietā ETFs, ko viņš dara, viņš tev piedāvā nevis pirkt 1, 2, 3 akciju, bet tur nopirkt tādu, teiksim, čupu ar akcijām vienā piegājienā. Tās var būt 10, 100 tūkstošiem akcijas, un tad jau iet dažādas kategorijas, vai kādi ir reģioni, kādas ir nozares, uzņēmumu izmēri un tam līdzīgi. Bet vienā teikumā tā ir iespēja nopirkt čupu ar dažādu uzņēmumu akcijām tādā vienā piegājienā. Jā, bet cik es zinu, tad ETF tirgojas biržā, vai ne? Tāpat kā akcijas. Jā. Un arī, kamēr tu stāstīji, kas tas ir ETF un kādu nolūku viņi izmantot, es tā kā aizdomājos par to, ka pa lielam tas ir tā kā viens pirkums, jā, bet ir vesels aktīvu grozs, vai ne? Sanāk, tā kā čupa. Jā, un sanāk, ka investors var viņu iegādāties biržā, līdzīgi kā akcijas, jā, bet kad tu minēji, Vilhelm, tev arī tāds sajūta, ja, ka investoriem ir liela ekrāni, tur 5 ja, grafiki un viss. Ja, tev arī tāds sajūta. Vai vismaz vairāki datori. Jā. Jā, un tad sanāk, ja investors domā par akcijām, tad tur tiešām ir padziļināti jāpēta, jāanalizē, un tad pēc tam vēl jāseko līdzi, ja, kas notiek ar to uzņēmumu. Tad ETF ir tāds kā, jau var teikt, diversificēts, ja, grozs. Jā, tieši tā, jo forši, kad jau pieskāries vārdam diversifikācija, tas tādos vienkāršos vārdos nozīmē, kā tu sadali risku. Jo, piemēram, ja cilvēks pērk individuālas akcijas, tad tu esi pilnībā atkarīgs no tā, kas ar to vienu uzņēmumu notiekās. Ko dara valde, ko dara vadība. Principā tev viss ir vienā vietā. Atkal ETF gadījumā, ja tu nopērc ar to vienu pirkumu uzreiz 100 akcijas, tad tas, ko tu iegūsti, ir tāds vidējais svērtais rezultāts no tā, kā tiem visiem 100 uzņēmumiem iet. Un tu esi ļoti labi sadalījis risku, jo tev uzreiz nav, piemēram, ar vienu no 100 uzņēmumiem kaut kas notiek. Tas viss ETFs, jeb indeks, viņš visdrīzāk dramatiski nekas slikts ar viņu nenotiks. Un tagad tev tas risks ir diezgan labi sadalīts. Paliek vēl 99. Paliek vēl 99. Parasti jau arī indeksu ir dažādi veidi indeks, dažādi veidi ETF, bet, piemēram, ja mēs skatītos uz tādu S&P 500, kas ir diezgan populārākais, zināmākais ETFs vai indeks, kad cilvēki skatās uz ETF-iem, piemēram, ja viņā ir 500 ASV lielākie uzņēmumi, ja viens no tiem nobankrutē izkrīt ārā, nav tā, ka tur paliek 499, nākošais rindā ieņem viņu vietu. Tā kā, teiksim, lai ar šo ETF kaut kas tiešām ļoti, ļoti, ļoti slikts, dramatisks notiktu un viņš nobankrutētu, tad vajadzētu 500 lielākiem ASV uzņēmumiem reizē aiziet pa burbuli, un ja kaut kas tāds notiek, tad jau es vairāk satrauktos, vai man ir, es nezinu, vai man ir bise mājās nekā, kas notiek ar mani investīciju portfeli, jo tas būtu tāds diezgan dramatisks pasaules scenārijs. Vilhelm, tev pēc pirmās sezonas, vai tev ir tagad tavā portfolio ETFs? Jā, un sakojot pirmās sezonas ieteikumiem un ekspertu viedokļiem, tajā es tur apmēram, pateikt precīzi procentu, bet kaut kādus apmēram 70% savu ieguldījumu es lieku tajā. Un ir ok, ir forši. Bet cik es saprotu, iepriekšējais gads kopumā ir bijis diezgan ražans biržās, līdz ar to viņš bija ļoti labs. Jā. Līdz ar to varbūt tas nav
šobrīd es vēl dzīvoju tādā Leiputrijā, kur viss pagaidām vēl nebrūk, lai gan tikko kamēr mēs šo ierakstām pāris dienas atpakaļ, Nvidia nobruka uz mīnus 16% vai cik tur, kas arī ir diezgan liela daļa no daudziem ETF-iem. Bet jā, kā jau minēju, tas ir tāds drošs, es arī uz to skatos kā uz tādu drošu pietiekami veidu, kur es varu ielikt lielu daļu sava kapitāla un baigi neuztraukties par to. Bet viena lieta, ko es neesmu līdz galam sapratis, vai vienmēr šajos ETF-os, vai teiksim, ka tajā pašā S&P 500, vai visas šīs akcijas ir sadalītas vienmērīgi, vai dažādi ETF nāk ar dažādiem, tā teikt, procentiem, kur, teiksim, nezinu, Apple tiek ieguldīts. Tur vairāk procentu, tajā mazāk. Kādi ir šie sadalījumi? Jā, tas ir drīzāk otrais variants, ka tie uzņēmumi tiek sadalīti pēc tirgus kapitalizācijas, market capitalization, jūg parasti latviski, angliski termini. Jā, un tā ir tāda viena lieta, ko daudzi anti-ETF cilvēki vai pret pasīvās ieguldīšanas cilvēki bieži argumentē, ka skatoties to pašu S&P 500, viņš ir ļoti koncentrēts uz dažiem lielākajiem tieši tehnoloģijas un finanšu nozaru uzņēmumiem, kas attiecīgi uzreiz to argumenti nedaudz apgāž, ka varbūt tas ETFs nemaz nav tik ļoti diversificēts, jo es nemācēšu tik precīzi pateikt, bet salīdzinoši liels procents īpatsvars ir tiešām mazā čupiņā uzņēmumu, kā Apple, Microsoft un tam līdzīgi. Bet tā ir tāda viena no lietām, ko ņemt vērā, un šajā gadījumā cilvēkiem arī vienmēr jāpatur prātā, ka tas nav vienīgais indeksu fonds, jeb ETFs, kurā investēt. Amerika arī nav vienīgā valsts, kurā iespējams investēt. Un tad jau uzreiz, ja tev ir šaubas vai neticība tieši par šo vienu lietu, tad to savu portfeli var sākt veidot vēl plašāk diversificētu, pieliekot citus pasaules reģionus klāt. Un tad jau var sākt tajā visā iet dziļāk iekšā. Jā, jo lielā mērā, ja mēs runājam, tu arī iepriekš pieminēji S&P 500 indeksu ETF, jo lielā mērā, ja mēs runājam par ETF-iem, tad mēs runājam arī par tādu, varbūt ne gluži no termiņa ziņā pareizo teicienu, bet investēt indeksā. Jā, tā kā jeb ETF mums ļauj tā kā pastripināti investēt tādā grozā kā indeks. Un ņemot vērā tavu jautājumu, tad mums pastāv tā kā svara indeksi, jā, un S&P 500 kā reiz ir šis svara indeks, un sanāk, ka tur, jo lielākam uzņēmumu ir kapitalizācija, jo lielāks ir viņas svars šajā indeksā. Un pat cik ETF viņi izseko indeksus, piemēram, ETF S&P 500, viņš izseko S&P 500 indeksa rādītājs, jeb viņš tā kā virzās līdzīgi kā S&P 500. Un tad arī šāda ETF struktūra iekšā, kad viņu atvers apskatīsies, jo katram ETF-am var redzēt iekšēju struktūru, un tas saucās holdings, ja? Un tad var redzēt, piemēram, cik ir 10%, ja, tā kā no visa ETF, kādi uzņēmumi aizņem. Un tad, ja apskatīties, piemēram, S&P 500 ETF, tad šie 10% holdingos būs kā reiz tie lielākie S&P 500 uzņēmumi, jo tāda ETF mērķis ir tā kā atdarināt S&P 500. Bet ir gan citi indeksi, pareizi kā minēja Valters, kuriem ir vienāds svars, tā kā uzņēmumu kapitalizācijas svars indeksā, tas ir viens, un otrs, Valters noteikti varēs arī tagad paskaidrot vairāk, ir arī ETF, kas ir equal weighted, jeb tie, kuriem iekšā viņš var izsekot S&P 500, bet iekšā viņā būs uzņēmumi, kas kā, sadalīti vienādās proporcijās. Protams, tur arī parādās varbūt cits aspekts, ka tāds indeks varbūt ne tik ļoti precīzi varētu izsekot S&P 500, un tur jāpaskatās arī tā kā šī kļūda, jā, cik šīs ETF tā kā seko līdz S&P 500 darbībām. Un, protams, jāpaskatās arī ienesīgums, jā, tā kā viņš atšķirās no tā teikt, parastā S&P 500 ETF. Bet tas arī parāda to, ka varbūt arī, kā tu pieminēji, ka ir šitie anti-ETF cilvēki. Ja? Tas arī parāda to, ka ETF pasaule ir tik bagāta, ka katrs investors var tur atrast to, kam viņš tic, tam, ko viņš vēlas, un tādu ETF, kas atbilst arī viņa riskam. Vai tu varētu arī tad pie reizes varbūt pastāstīt par šiem tie ETF veidiem, un varbūt sāksim tad teikt no
platākā gala, un tad pastāstīt, kāda tad ETF ir pēc savas struktūras. Ja, tā kā mēs arī pieminējām iepriekš, ka ir ETF un indeksi, tad ir ETF, kas izseko indeksus, ja, bet varētu arī paturpināt, kāda vēl ir ETF pēc savas struktūras. Jā, cik mums laiks ir. Jo te var stāstīt tiešām ļoti daudz, jo runā, ka ETF ir vairāk nekā akcijas vispār pasaulē. Jo tiešām viņus var miksēt krustus šķērus tūkstošiem veidos. Bet tā galvenā doma, ja mēs pavelkam nedaudz bildi apkaļ, un mēs vairākas reizes pieminējām vārdu indeks. Kas tas tāds indeks pēc būtības ir? Viņš ir kā tāds tirgus termometrs. Piemēram, S&P 500 indeks nozīmē, ka viņš seko 500 lielākajiem ASV uzņēmumiem un vienkārši seko, kā viņiem iet. Un tad indeksu fonds ir tas, kas mēģina replicēt tā indeksa rezultātu. Un tev tie indeksi var būt tūkstošiem, tev var būt, piemēram, arī 100 Eiropas lielāki uzņēmumi, tev var būt, piemēram, ASV farmācijas nozares uzņēmumi, tev var būt pasaules autoražotāji, un tu vari vilkt, principā, jebkas, ko tu vari iedomāties, to tu vari ielikt kaut kādā indeksā un domāt, kā tam mērīt rezultātu. Un finansisti jau to ļoti labi saprot, ka cilvēkiem, katrs cilvēks strādā savā nozarē, un viņam liekas, ka viņam tā nozare interesē, un viņš labprāt investētu varbūt tajā nozarē, un attiecīgi tad finansisti ražo augšā šos indeksus, lai visi laimīgi viņus pērk. Bet, ja mēs skatāmies no tāda plašākā un ejot ar vien šaurāk, tad plašākais indeks būtu, piemēram, All World indeksi, kas investē gan attīstības valstīs, gan attīstītajās valstīs. Ar šādu vienu pirkumu varētu nopirkt pāris tūkstošus uzņēmumu Amerikā, Eiropā, Āzijā, principā pa visu pasauli. Tad tev dalās, piemēram, ir Developed World, kas ir attīstītās valstis, kas būtu Eiropa, Amerika, Austrālija, Japāna. Tad tev būtu Emerging Markets, kas atkal būtu Brazīlija, Indija un Ķīna un tam līdzīgi. Tad tev, attiecīgi, tas nākamais sadalījums būtu reģioni, ko cenšos pateikt. Tad nākamais sadalījums varētu būt uzņēmumu izmēri. Vai tie ir lieli uzņēmumi vai mazi uzņēmumi. Tad tev varētu būt tālāk kāds sektors, vai tā ir tā farmācijas industrija, autoindustrija. Un tad vēl ejot detalizētāk, arī var būt dažādi tā saucamie eksotiskie vai faktori ETF, kas, teiksim, tev ir ETFs, kas investēs tikai growth uzņēmumos ar growth faktoru, kas paredz, ka tie būs uzņēmumi, kam ļoti labi ies, un viņi nākotnē varētu vienkārši izšaut. Un attiecīgi šīs apakškategorijas mēs varētu tagad saukt. Bet tā galvenā doma ir tāda, ka cilvēkam ir jāsaprot, kas ir tas mans mērķis, ko es ar šo visu gribu sasniegt, un tad jau tu to portfeli vari sākt nedaudz sarežģītāk līmēt kopā no dažādiem ETF-iem, jo tas labums ir tāds, pieņemsim, ja tu tagad dzīvo dzīvi un tu uzskati, ka, piemēram, auto industrija nākotnē plauks un zels un viss ir super forši, tev nav jāatrod 5 auto uzņēmumi, kuros investēt, tu vari atrast auto industrijas ETF, kurā varbūt jau būs pārdesmit uzņēmumu iekšā, un tur vienu pirkumu nopēc visus šos uzņēmumus, jo tu tici, ka tas sektors attīstīsies nākotnē. Un tāpēc ETF ir tāds foršs veids, kā atkal ikdienas cilvēkam, ja tu nevēlies to koncentrēto risku vienā, 2 vai 3 uzņēmumos, tu vari te pat laikā nopirkt to vienu ETF un dabūt daudz diversificētāku pieeju visam. Man uzreiz ir jautājumi, tu nosauc ļoti daudz kategorijas. Būtībā, izklausās, ka jauns interneta likums ir, ja tas eksistē, tad par to ir indeks. Principā, jā. Bet no visiem šiem kaut kā, ko tu nosauci, man uzreiz automātiski liekas, kāpēc visi tad neieliktu tajā growth indeksā. Proti indeksā vai kaut kādā ETF-ā, kas ir fokusēts tieši uz uzņēmumiem ar lielu potenciālu, tā teikt, izšaut. Jo loģiski spriežot, tur tā kā būtu vislielākie procenti. Maza kompānija ar lielu potenciālu
var kļūt par lielu kompāniju, vai tur ir lielu apgrozījumu, vai kā. Līdz ar to loģiski, ka tur būs procenti visvairāk, bet kas ir tas, ko es šajā nepamanu, vai kas ir tie riski? Jā, investīciju pasaulē vispār tāds interesants paradoks, ka cilvēkiem bieži liekas, jo es vairāk iesaistīšos un kaut ko darīšu, jo man būs labāks rezultāts, bet es personīgi esmu pasīvās investēšanas piekritējs, un pasīvi investori atkal saka, ka patiesībā ir otrādi, jo tu mazāk to aktīvo izvēli mēģini veikt, jo ir lielāka iespēja, ka ilgtermiņā ies labi. Jo ar šīm pašiem, piemēram, skatītos growth faktoru ETF-us, pēc būtības, jā, viņš ir šādi nosaukts, bet dienas beigās viens analītiķis vienā uzņēmumā ir sēdējis un izdomājis, ka būs tā, un tas ir viņa viedoklis, viņa skats uz pasauli. Nu tā, godīgi sakot. Un pasaulē regulāri notiek kaut kas, kas nekad nav noticis, un tāpēc tu nevari īsti pareizi vai precīzi uzminēt, kas notiks. Un, ja skatās datos, tad arī šie paši growth ETF, viņi ilgtermiņā nemaz baigi neapsteidz tās ļoti plašos all world ETFs, jo jā, uz kaut kādu periodu viņam var iet labāk, tad viņam atkal var iet sliktāk, un ir tā mūžīgā sacensība šurp turp. Tā kā nav tik vienkārši viss, jā. Nebija kaut kur tas stāsts par vienu kaut kādu čalīti, kas ar kaut kādu pensiju fondu vai ko apsteidza tur milzīgu daļu kaut kādus, jā, vai tur aktīvos investorus vai kaut kādus, nezinu, tur spekulantus vai ko, vienkārši visu laiku to naudu liekot S&P 500 un vienkārši neko citu ar to nedarot. Un viņi beigās tas pensiju fonds kā apsteidza visus pārējos. Es par tādu nezinu, varbūt Valteri zina, bet es noteikti varbūt kaut kur, kaut kā. Es nezinu, jā, par ko konkrēti vini, bet ja vispār skatās uz to pasīvās investēšanas filozofiju, ir tāda superīga grāmata latviešu valodā, mazā grāmata par saprātīgu ieguldīšanu, ko ir jau nelaiķis Džeks Bogls sarakstījis. Viņa ļoti forši parāda dažāda veida statistiku, kā pasīvā investēšana, kas ir principā ieliec plaši, ja tu ieguldi naudu regulāri, plaši diversificētā indeksu fondā, kāpēc tas ļoti bieži vien ir pat ilgtermiņā daudz labāk, nekā ja tu mēģini uzminēt, kas ar to tirgu notiks. Un ir virkni dažādu pētījumu, ir tas pats Morningstar, Active Passive barometrs, kas ik gadu salīdzina indeksu fonda rezultātus pret aktīviem investoriem, un bieži vien aktīvi investori īstermiņā viņi apsteidz indeksu fondus, bet ilgtermiņā viņu bieži zaudē, jo atkal pasaulē notiek pārāk daudz lietas, un tu nespēji konsekventi 20-30 gadus no vietas apsteigt tirgus vidējo rezultātu. Tas atkal ir jauns rabbit holes, kurā var ielīst un daudz runāt, un ir cilvēki, kas ir par to, ir cilvēki, kas ir pret to. Tāpēc, ja cilvēks grib nodarboties investēšanu, viņam ir nedaudz jāsaprot, kas ir tas, ko viņš no tā visa grib dabūt ārā, palasīt, ko saka viena puse, ko saka otra puse, un tad izdomāt, ok, šis ir ceļš, kas man liekas pievilcīgāks, un to attiecīgi soļot. Man tev ir divi jautājumi, bet pirms es viņus uzdodu, es gribu apkopot tevis teikto iepriekš, lai būtu varbūt kaut kāda tāda forma. Tad ETF veidi ir sekojošie. Mēs varam runāt par to, ka ir viss pasaules ETF, ja, kurš sevi ietver pasaules valstu uzņēmums. Ja. Tad mums ir reģiona ETF, tad mums ir valstu ETF, tad mums ir sektora ETF, tad mums ir industrija ETF, ja, tad mums vēl ir tematiskie ETF. Ja, tā kā mēs iedodam tādu kā frameworku. Labi, un tad man te jautājums ir šajā sakarā sekojošs. Mēs it kā šobrīd runājam par akcijām un akciju ETF-iem, bet akcija ir viena aktīva klasa, bet ir vēl obligācijas, ir vēl preču tirgus, ir vēl kriptovalūta. Ja, tad vai, ja investors vēlas, piemēram, investēt obligācijās, vai viņš var to darīt pastiprināt ar ETF palīdzību, ja viņš vēlas savā portfolio turēt zeltu, ja, vai viņš var to arī realizēt ar ETF palīdzību, vai šo var? Jā, pēc būtības, jā. Mēs esam pieķēršies tikai pie akcijām, bet
pēc būtības ir ETF, kas investē, kā tu minēji. Principā visu, ko nosauc, tam var atrast ETF. Un investors var arī investēt, izmantojot ETFs, obligācijās, dārgmetālos, commodities, tāds you name it. Jā, un kā ir ar kriptovalūtu? Jo tagad arī kriptovalūta ir tas, kas ir īstenībā vienkārši ejot savā trec, cilvēki raksta par kriptovalūtu, par savām kaut kādām high ienesīgumu, radot tādu viedokli citiem cilvēkiem, ka kriptovalūta uz doto brīdi ir kaut kas, kur tiešām ir nauda. Un skaidrs, ka varbūt kriptovalūta ne katram ir saprotama, citiem ir salīdzinoši zemes risks, tā kā tā riska tolerance viņš nevar uzņemties ieguldīt kriptovalūtā. Bet, ja tomēr gribās, un ja viņš tur palūkojās, tā kā tur aiz tā aizskara, pateikt, ka tajā kriptovalūtā kaut kas ir, ja tomēr gribās, vai arī ETF var investēt kriptovalūtā? Jā, es noteikti neesmu kriptovalūta eksperts, tāpēc negribu par daudz šajā tēmā iet, tad būs komentāru jūra, bet savs viedoklis man, protams, ir, bet skatoties uz kripto tirgu, var investēt tā saucamajos ETN-os, Exchange Traded Notes, kam ir, tur ir nedaudz cita struktūra, bet idejiski tas dod iespēju, teiksim, ja tu esi cilvēks, kas varbūt neuzticās kripto pasaulē un lielākajām tā saucamajām kripto biržām, bet tu gribētu investēt caur tradicionālajiem finanšu spēlētājiem, tad var iegādāties to saucamās Exchange Traded Notes un investēt tādā veidā bitcoinā, kas atkal tu nenopirktu, piemēram, to pašu bitcoinu, bet tu replicētu viņa rezultātu. Un tas būtu, teiksim, ja tev nav svarīgi turēt pašu bitcoinu, tad tas būtu principā kā to darīt. Par šo dažādi ETF, un tad var sākt skatīties, atlasīt un izvēlēties. Bet vai pastāv kaut kādi atlases kritēriji, varbūt tādi, nezinu, cilvēks, viņš tagad klausās mūs, viņš jau sen domāja par ETF-iem, un viņš vēlas šos ETF-us, un vai pastāv kaut kāda atlases kritērija, kurus mēs varam iedot viņam, ko viņš var skatīties, ko viņš var vērtēt, un varbūt tādam pirmajam solim, lai vispār iepazītu to ETF pasauli? Jā, es aicinātu vispār pieejot ETF pasaulē, pavilkt bildi nedaudz tālāk, vienmēr sākt ar to, kāds ir vispār tavs mērķis, ko tu ar to gribi sasniegt, vai tas ir uzkrājums vecumdienām, vai tas ir uzkrājums finansiālajai neatkarībai pirms pensijas, vai tas ir uzkrājums bērna nākotnē. Vienkārši saprast, ko tu gribi sasniegt un tālāk nokalibrēt ekspektācijas un saprast, cik realistiski es līdz tam varu tikt. Nākamais būtu saprast, kāds man ir tas laika horizonts, vai es gribu investēt 10 vai 40 gadus, tur arī būs atšķirības. Un trešais lielākais ir saprast savu riska toleranci, cik ļoti tev ir ok, ka vērtība tam ETF-am var svārstīties. Jo nekad nebūs tā, ka viņš tev var iet taisnā līnijā uz augšu. Būs gadi, kad būs ļoti labi, būs gadi, kad būs arī mīnusi. Tā kā ir vienkārši jāsaprot, cik svārstīgi tu ETF esi gatavs izvēlēties. Un pēc tā tu arī sāksi jau domāt nevis tikai, kuru ETF-u pirkt, bet vispār tādā portfeļa kontekstā. Cik man vajadzētu akcijas, cik man vajadzētu obligācijas, vai es gribu arī kādu eksotisko ETF pievienot, tad uzreiz tā bilde ir nedaudz skaidrāk. Bet skatoties jau detalizētāk par ETF-iem, tad pirmais, ko var skatīties, ir tas fiziskais vai sintētiskais sadalījums, ko mēs aprunājām. Tas būtu tas pirmais atlases kritērijs, kā mēs pievēršam uzmanību, vai ir fiziska replikācija vai ir sintētiska replikācija. Pavilkšu apakaļ. Pirmais būtu tas, ko mēs aprunājam pašā sākumā pa veidiem, vai tas ir visa pasaule, vai tas ir reģions, vai tā ir industrija. Jā, tad šis būtu pirmais. Šis būtu pirmais. Saprast, es pat nezinu, kā pareizi varu nodefinēt, saprast, kur tā kā strateģiski es gribētu investēt. Vai nu visa pasaule, vai nu atsevišķs reģions, vai nu valsts, vai nu sektors. Jā, tagad tas ir tas pirmais lielākais.
Nākošais aicināts skatīties uz izmaksām. Katram ETF-am būs tāds totāli... Tad nav replikācijas metoda nākamais. Nākamais ir izmaksas. Labi. Varbūt pastāst arī īsumā par izmaksām, jo cilvēki mēdz meklēt kaut kādus fee vai kaut kādu citu nosaukumu un neatrod tajā ETF vizītkartē šo. Tad varbūt arī pastāstī, kā saucās izmaksas, kas attiecās uz ETF un ko cilvēkam tieši skatīties. Ir... tāds vai nu TER, Total Expense Ratio, vai OCF, kas būtu Ongoing Cost Figure. Un pēc būtības tas ir ikgadējā komisija, ko līdzekļu pārvaldnieks no tevis paņem. Un te ir tāds zelta likums, vienkārši jo mazāk, jo labāk. Vēlams, lai ir zem 0,5%. Tādi lētāki Eiropā pieejami ETF prasa pat kaut kādus 0,1, 0,12, ko tam līdzīgi. Diemžēl amerikāņi ir labākā situācijā, viņiem ir vēl lētāki ETF, bet ja viņš ir tāds 0,1 starp 0,3, tas ir ļoti, ļoti labs cenas ziņā, ja skaties uz tādu plašu pasaules ETF. Tad nākamais būtu izmaksas, tā arī meklēt TER vai OCF pēc iespējas lētāku. Nākamais sarakstā noteikti būtu skatīties, vai tu vēlies accumulating vai distributing ETF. Tā, labi. Tagad nopauzē. Tad atkal vajag izstāstīt pauzi, kas ir tas. Jā, jo par šo vajag atsevišķi noteikti. Bet zini, ka varbūt atgriežamies nedaudz īsi pie TER. Pēc kāda principa šie TER, jeb šīs izmaksas tiem ETF-iem atšķiras? Jo savulaik, kad es meklēju ETF savā portfolio, es redzēju, ka ir, piemēram, S&P 500 ETF no Vanguard, kuram ir 0,07 TER, bet tai pašā laikā, ja es vēlos izvēlēties industrijas ETF, tur es jau redzu 0,2 vai tur 0,5. Un es saprotu, ka ir arī starp ETF-iem, arī šīm izmaksām ir arī kaut kāda gradācija, ka ir ETF-i, kas pēc savas struktūras ir ar lielākām izmaksām, un ir ETF pēc savas struktūras ar mazākām izmaksām. Pareizi, vai ne? Jā, izmaksas var ļoti atšķirties. Viņš var atšķirties no, gan jau kā tu minēji, vai tas ir nišēts un eksotiskāks ETFs, vai tas ir liels, plašs, garlaicīgs pēdiņās ETFs. Tas atšķirsies arī starp līdzekļu pārvaldniekiem. Līdzekļu pārvaldnieks pēc būtības ir fonds pēc būtības vienkārši uzņēmums, kas tos ETFs liek kopā un piedāvā, kā jau minēja, Vanguard. Izveido. Un tie var būt dažādi. Tev ir Vanguard, tev ir FTSE, S&P, un tur, atkal 101 variants. iShares vēl tāds. iShares, ir X-Trackers, Amundi. Viņi ir daudz. Mums ir daudz ETF, daudz pārvaldītāji. Ja to es arī varētu likt kā vienu no lietām, ko izvēlēties, skatoties, bet tas tā tīri nosacīti. Zin kā no savas pieredzes, tas, ko es pamanīju, piemēram, Vanguards, viņi piedāvā varbūt mazāk ETF klāstu, bet viņiem salīdzinoši viņi ir tirgus līderi pēc izmaksām. Un ja mēs skatāmies Vanguard ETF izmaksas, tad viņas tiešām ir varbūt zemākie plašam tirgam. Un Vanguardam nav tik daudz ETF, kas ir pieejami nišētiem tirgiem. Savukārt iShares kā spēlētājs, viņiem ir liels uzsvars uz šo te dažādību, un iShares piedāvā tiešām eksotiskos nišētus ETF-us, bet arī šis TER viņiem ir augstāks. Un arī no savas pieredzes, atlasot ETF-us, es arī sapratu šīs likuma sakarības, un tad jau pēc pārvaldītāja es saprotu plus mīnus, ko man redzēja tajā ETF vizītkartē un tajā struktūrā. Jā, tā noteikti tur būtu, bet tā kopumā skatoties, kāpēc viens ir lētāks, otrs dārgāks, tīri cik vienkārši vai sarežģīti tam fondam ir to ETF, piemēram, salikt kopā. Jo, ja tas jau ir eksotisks ETFs, kas seko konkrētiem, piemēram, tiem pašiem growth factor uzņēmumiem, tas uzreiz nozīmē viņiem no savas puses lielāks resursus, tajā ir jāieliek iekšā. Iespējams, tam ETF-am varētu būt augstāks peļņas potenciāls, kas varētu atkal investoram būt pievilcīgāks, un fonda pārvaldnieks to saprot, tad viņš var viņam likt lielāku cenu. Bet pēc būtības dienas beigās ir līdzīgi, kāds skaties Rimī, Maxima, Lidls, viņi uzliek cenu, kādu viņi cenu grib tādu liek, un tas
attiecīgi, cik viņiem izmaksā to salikt kopā, pēc tā arī viņi to cenu attiecīgi pielīdzina. Es tagad aizdomājos, bet vai ir nozīme pārvaldnieka lielumam, vai tas arī kaut kādā veidā mums parāda priekšā kaut kādu drošības aspektu? Jo lielāks ir pārvaldnieks, jo mazāks risks. Jā, labi, ka tu ieminējies, jo tā arī pēc būtības varētu teikt, jo, piemēram, tie, ko mēs minējām, tas pats Amundi, X-Trackers, iShares, Vanguard, tie ir tādi lieli, populāri, atpazīstami fondu pārvaldnieki, un ir vienkārši mazāk iespēja, ka viņi var, ka kaut kas ar viņiem var notikt. Līdzīgi arī, ja mēs skatītos uz auto, ja mēs redzam, ir Volkswagen, Audi, Mercedes liels uzņēmums, un tie jau zina, viņi ir gadiem, un viņi piedāvā tiešām ļoti lielu klāstu, un pēkšņi parādītos tur bum, bum, rum, rum, kaut kāda mašīna, un saprot, kas tas tieši ir. Bum, bum, rum. Tieši tā. Un tas tieši tā, tas arī uzreiz ir drošības aspekts, ko ņemt vērā, jo pie mazāku fondu pārvaldnieki tev viss, kas var notikties. Labi, tagad atpakaļ pie accumulated, jeb distributed. Jā. Kas tas vispār ir? Jā. Tas pēc būtības nozīmē, ko fonds dara ar dividendēm. Dividendes vienkārši runājot ir... Dividendēm, kas izmaksā tie uzņēmumi, kuri ir iekšā šajā fondā. Jā, tieši tā. Tev ir uzņēmums, un dividendes ir vienkārši gudrāks vārds, kā uzņēmums izmaksā peļņu. Piemēram, uzņēmums gada beigās ir nopelnījis naudu, un viņš šo naudu var reinvestēt atpakaļ uzņēmumā, vai viņš ir izmaksāt naudu investoriem. Un attiecīgi tev ir fonds, kurā ir daudz uzņēmumi, un šie uzņēmumi iespējams maksā dividendes. Un tad tev ir divi veidi ETF-i. Vieni ir tā saucamie accumulating fondi, sākšu ar dividendu fondiem. Pirmie ir dividendu fondi, kas tev kā investoram izmaksā dividendes, kas nozīmē, tu, piemēram, reizi ceturksnī, reizi pusgadā vai reizi gadā no fonda var saņemt savā brokera kontā kaut kādu naudiņu. Otri fondi, tā saucamie accumulating fondi, ir tie, kas dividendes reinvestē. Attiecīgi, viņš nevis tev viņus izmaksā ārā, bet viņš ieinvestē atpakaļ fondā, kas nozīmē, ka tu esi vēlreiz nopircis tās fonda daļas pēc būtības. Ja skatās matemātiski, viņi abi ir identiski vienādi. Ja, piemēram, pieņemtu, ka tu saņem dividendus un nopērc atpakaļ fonda daļas, vai arī fonds pats viņus reinvestē, tad patiesībā tas dividendžu variants ir pat nedaudz sliktāks, jo tur ir vēlreiz jāsamaksā pirkšanas komisija brokerim. Kuru fondu izvēlēties, te ir interesanti, ka bieži cilvēki, skatoties uz ETF-iem, viņiem pirmais nāk prātā, gribu dzīvot no dividendēm, pirkšu fondu, kas izmaksā dividendes, dzīvošu laimīgs no pasīviem ienākumiem. Teorijā, jā, tas ir forši, praksē, it īpaši, ja tu sāc ar mazām summām, tie saucamie dividendu yieldi, jeb cik daudz dividendus fonds maksā ārā, viņi ir ļoti maziņi. Lielajiem fondiem tie ir daži procenti gadā varbūt tās. Un iedomājies, tu esi tagad ritīgi krājis, rukājis, ieinvestē 10 000 fondā. Pelnīšu dividendes, tev dividendu yields ir 2%, tie ir 200 gadā, kas ir pārdesmit eiro mēnesī. Ok, forši, bet... gribu vairāk. Kādēļ es startā cilvēkiem aicinu pat uz dividendu fondiem neskatīties, jo Latvijā mums pirmkārt ir ļoti ērta nodokļu likumdošana ilgtermiņa investoriem, bet ja tu ņem regulāri ārā naudu un regulāri liec iekšā, tu pats sev sarežģīji dzīvi, jo tev kā investoram ir jāveic uzskaite, cik tu esi ielicis un cik tu esi izņēmis un kurā brīdī tev jāsāk deklarēt nodokļi. Un ja tu regulāri ņem šos pārdesmit eiro ārā, tad beigās tev tā ņemšanās ir lielāka nekā labums, un tas risks, ka tu kaut ko sapīsies nodokļu jautājumos, arī ir nedaudz lielāks. Tāpēc accumulating fondi ir pat pievilcīgāki tīpaši startā, jo tev tā nauda automātiski reinvestējās un tev tas portfelīts aug ātrāk. Tagad tā ilgtermiņa vērtība reinvestētiem 20 eiro mēnesī nekā, ka tu viņus izņem ārā šodien un nopērc 3 kafijas un 5 bulciņas, īsti tas neatmaksājas. Tā kā nākamais cilvēkam atkal ir jāsaprot, vai viņš tiešām grib tās dividendes, vai viņš grib labāk, lai tā nauda
reinvestēs atpakaļ fondā un portfels potenciāli ātrāk aug. Jā, Klau, bet ja tu neaizties tas dividendus, tu neizņem ārā. Tev, piemēram, brokeris ir samaksājis šīs dividendus, tu viņus uzkrāj un pēc tam reinvestē tālāk. Tā kā, un, piemēram, un tev ir ieguldījumu konts ir atvērts, jā, un tu līdzekļus neizņem ārā. Jā, tas mierīgi var tā ļoti labi darīt. Jā, bet attiecībā, piemēram, ar šo nodokļu risku, vai tur kaut kas jāņem vērā? Uzreiz atrunu, neesmu nodokļu konsultants. Ja kādam ir nodokļu jautājumi, vienmēr, lai sazinās ar valsts ieņēmumu dienestu. Bet tā ļoti vienkāršoti runājot, jo pieminēja ieguldījumu konts, Latvijā ir 2 nodokļu režīmi, kādos investors var darboties. Tev ir ieguldījumu konta režīms un vērtspapīra konta režīms. Vērtspapīra konta režīms ir tā saucamais vecais pēdiņās režīms, kur mēs varētu iet detaļās, bet teiksim, tā, viņš ir, es nesaprotu, kāpēc, lai kāds izmantot vērtspapīra konta režīmu, jo viņš ir miljonus reizes sarežģītāks par ieguldījumu konta režīmu, un viņu, man liekas, izmanto tikai cilvēki, kuri nezina, ka pastāv ieguldījumu konta režīms. Tāpēc vērtspapīra konta režīms nemaz neskaidrošu, jo visiem vajadzētu gudrāk būt skatīties ieguldījumu konta režīmā. Un ieguldījumu konta režīms, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu sāc investēt naudu, un tev jāsāk ir deklarēt nodokļu brīdī, kad tu esi izņēmis ārā vairāk naudu, nekā tu esi ielicis iekšā tie ieguldījumu kontā. Kas nozīmē, iedomājies, tu, piemēram, esi pieņēmis lēmumu, ok, es gribu investēt naudu ar domu, ka 50 kaut kas gadu vecumā es varētu sākt tērēt, varbūt daļai pasīvi ienākumi man varētu būt, un es tagad gadus 10, 20 tikai naudu likšu iekšā. Un tad 50 kaut kas gadu vecumā sāc to naudu ņemt ārā, un idejas, ka tev būtu jāsāk maksāt nodokļus tajā brīdī, kad tu izņēmis vairāk nekā tu esi iemaksājis. Un šajā Alīnas piemērā, piemēram, ja tu pēc tos dividendžu fondus, un tu esi izdomājis, ok, man nāks tās dividendes brokera kontā, un varbūt es uzskatīšos uz šīm dividendēm kā uz tādu fun money, kuru viņa ir nākusi no fonda jebkurā gadījumā, un es tagad ar viņu pirkšu visādas individuālas akcijas vai kaut ko var izklaidēties, tad kamēr šo naudu no brokera konta neņem ārā, viņa skaitās, ka viņa stāv tavā ieguldījumu konta režīmā, un tev īsti tāda uzskaita nav jāveic. Bet tā kā, ja kādam šaubas, vienmēr uzjautājiet valsts ieņēmumu dienestam, vai nav atkal pēkšņi kaut kas mainījies. Viss ļoti bieži mainās, jā. Un starp citu arī tā kā nodokļu sistēma kā tāda, jebkuram investoram, kad viņš ir uzsācis šo investēšanas gaitas, tad turpmāk ir jāseko līdzi izmaiņām, jā, un tad jābūt ir vai pierakstītam kaut kādam, nezinu, saturu abonēšanas kanālam, jā, bet lai tomēr tos jaunumus nepalaist garām, jums arī tagad mums ir izmaiņas, jā, tieši 2025. gadā attiecībā uz nodokļiem no kapitāla pieauguma. Sapratām, tad ir accumulated variants, ir distributed variants, tad cilvēkiem ir jāsaprot, vai viņš vēlas, lai šīs dividendes tiktu reinvestētas iekšā atpakaļ fondā, vai arī viņš viņas vēlas saņemt savu brokeru kontu, un tur ir jānoprecizē nodokļu jautājums. Bet, zin kā, arī varbūt šajā sakarā gribu uzreiz to uzdot jautājumu, cik svarīgi mums skatīties ir uz ETF, nezinu, kā pareizi pateikt, domicili, jeb dzimšanas vietu. Jā, tā mītnes zeme. Jā, tas ir arī nākamais punkts, ko es tieši gribēju minēt. Tas domicili ļoti vienkāršot runājot, ir, kurā valstī fonds ir reģistrēts. Viņš var būt reģistrēts Īrijā, Luksemburgā, Vācijā, ASV, principā jebkurā valstī. Par domicili ir tā ļoti vienkāršot runājot, ir Luksemburga un Īrija ir izdevīgākās domicili, uz ko Eiropas investoram skatīties, īpaši tu investē ASV bāzētos uzņēmumos, jo Luksemburgai un Īrijai ir ar ASV speciāli izveidots nodokļu režīms, kad Īrija un Luksemburga viņi neietur nodokli par izmaksātām dividendēm, ko saņem fonds. Ko tas nozīmē? Piemēram, ja tu gribētu saņemt šīs pašas dividendes un ņemt viņas ārā no savu brokera konta, piemēram, Vācijā domiciled fonds varētu ieturēt jau nodokli. Teiksim, Vācija jau šo nodokli vienreiz varētu ieturēt, un tu saņem, kā saka, nedaudz mazākas dividendes, jo tu esi samaksājis nodokli Vācijā. Un tagad, ņemot to naudu atpakaļ ārā Latvijā, tev teorētiski vajadzētu vēlreiz maksāt nodokli arī Latvijai, un tev veidotos dubult nodoklis. Tādēļ
variants, ko tu vari mēģināt darīt, ir iegūt dokumentus no brokera vai no fonda, kad nodoklis vienreiz jau ir samaksāts un Latvijā to viņš tiek samazināts. Praksē tas ir nereāli. Praksē tas ir nereāli, nu jā, teiksim tā. Tādēļ izdevīgāk uzreiz jau skatīties uz šīm domicēli, kas nodoklis iepriekš neietur, un vienkārši iegādāties tos fondus, un tipiski tā ir Īrija un Luksemburga. Un tas tieši arī ir nākamais solis pēc accumulating distributing, ir saprast šo fondu domicēli. Un tad tie būtu tādi lielākie, nu tādi tehniskie aspekti no fonda puses. Un tagad tu esi šīs lietas sakārtojis, tu būtībā saprats, no nodokļu perspektīvas, kā visoptimālāk investēt. Un tālāk jau tu uzreiz vari sākt skatīties fonda izmēru, un patiesībā izmaksas pat būtu pēc šiem. Tad ir fonda izmērs, tad ir izmaksas. Te jau tur skatīties pie kāda pārvaldnieka, tu viņu gribi pirkt, vai tas ir iShares vai you name it. Un tad nākamais solis jau, ka tu esi, piemēram, tajā Just ETF atlasījis dažādus fondus pēc kritērijiem, ko tu gribētu pirkt. Tad atkal nākamais solis ir saprast, pie kura brokera tu viņu vari nopirkt. Jo brokeris pēc būtības ir kā veikals. Visos nav viss. Un var gadīties, ka tu atver brokera kontu un laimīgs tagad meklē savu ETF, bet viņš tur vienkārši nav. Yeah. Un tad vai nu tu ej atpakaļ un meklē alternatīvas, vai tu jau vari uzreiz pirms ver vaļā brokera kontu, mēģināt atrast, kur brokerim ir kādi produktu saraksti un saprast, vai pie šīs varēšu to ETF nopirkt vai nevarēšu. Jā, šis ir īstenībā, paldies tev, Valter, ārkārtīgi svarīgs punkts, ka pa priekšu investēšanas stratēģija, un pēc tam mēs meklējam brokeri, kurš tirgo tajās biržās, kur mums vajag. Jā, jo šis ir varbūt arī tāds viens no klupšanas akmeņiem investoriem iesācējiem, ka viņi neskapēc, varbūt kaut kādas asociācijas ir ar banku, nezinu, bet viņi neskapēc sākotnēji domā, ka viņi atveras brokera kontu, un pēc tam, jā, viņi domās, ko pirkt. Pie lielam tas gājiens ir otrādi, ja tad mēs sākumā saprotam, kas būs tas, kas man ir manā portfolio, un pēc tam mēs meklējam to brokeri, kurš piedāvā šīs biržas un kuram ir izdevīgākas komisijas maksas. Precīzi, jā, jo tā ir lieta, ko mēs redzam atkal un atkal un atkal un atkal. Tu satiec cilvēku un viņš, teiksim, jautā, ETF var 5 minūtēs nopirkt, kas tad tur tāds? Tad sāc viņam uzdot tos pāris kontroli jautājumus un cilvēks ļoti ātri apmaldās, jo bieži tas gājums tāds, ka tu noskaties 3 video YouTube, tu saproti, ka es pirkšu S&P 500, kur YouTube aprakstā ir kaut kāds brokeris, uzklikšķinu linku, atveru kontu, nopērku, dzīvoju tālāk. Un tad, kad cilvēkam sāc uzdot jautājumu, tu darbojies vērtspapīra konta vai ieguldījuma konta režīmā. Ja tev ir konts pie ārzemju brokera, tev par viņu ir pašam jāpaziņo valsts ieņēmuma dienestam, lai tu darbotos tā ieguldījuma konta režīmā. Un ja tu atver kaut ko, kas saucās investment account pie ārzemju brokera, tas neskaitās ieguldījuma konta režīms, ieguldījuma konts, tas ir tā specifiska definīcija mūsu nodokļu likumdošanā. Tāpat tās cilvēkam uzreiz jautā, tas ir accumulating vai distributing fonds, un ko tu dari ar dividendēm? Tu viņus esi ņēmis ārā, tu esi viņus līdzis iekšā, un tad ir visi šie kontroli jautājumi, kur īstenībā ļoti ātri saproti, ka tas tā kā nav tik vienkārši, un tajā pašā laikā, atkal ejot pie mūsu auto braukšanas salīdzinājumu, tagad tu esi iemācījies braukt, tu saproti, ka tas nav nekas tāds, jo tu saproti tās pamata lietas, bet ja tev tagad 15-gadnieks pajautāt, Vilhelm, var izstāstīt man 3 vārdos, kā auto vadīt? Tā kā zini, tas ir vienkārši, bet tev tam čakaram ir vienreiz jāaiziet cauri, lai tu neesi bīstams sev un citiem. Un nemaz nerunājot par to, ka tu nedrīkst braukt bez tiesībām. Bet, investēt, diemžēl vai par laimi, bet bez vadītāja apliecības drīkst, bet cilvēki bieži iebrauc problēmās, nezinot tās pāris detaļas. Tātad, jā, paldies tev par šo. Šis, man liekas, ir ārkārtīgi noderīgi un svarīgi investoriem iesācējiem un tā kā veikt to sākumā mājas darbu, jā, pirms uzreiz liekt iekšā darīšanās. Tad, Vilhelm, tu saprati, jā, ka mēs arī skatāmies izmēru, jā, tajā brīdī, kad mēs vērtējam izmērs. Es gribēju uzjautāt, vai ir nozīme arī ETF vecumam, jo, piemēram, tajā brīdī, kad es atlasēju, redzēju, ka ir ETF, kur, piemēram, viņiem ir vecums 1 gads, ir ETF, kuriem ir vecums 15 gadi, vai ir nozīme arī tam, cik sen šis ETFs pastāv?
Pieskaroties vēlreiz pie izmēram, kādēļ izmērs ir svarīgs. Izmērs pēc lielā mērā noteiks fonda likviditāti. Ko nozīmē likviditāte? Tas nozīmē, cik viegli tev viņu būs nopirkt vai pārdot. Jo, ja tas ir liels fonds, tur miljardu eiro vai dolāru apmērā, visdrīzāk ļoti daudz cilvēku ikdienā viņu pērk un pārdod, kas nozīmē, ka tu viņu diezgan viegli varēs arī gan nopirkt, gan pārdot par izdevīgām cenām. Bet, ja tu nopērci ļoti nišētu fondu, bieži tu vari redzēt, ka viņa izmērs ir pārsimts tūkstoši vai daži miljoni, kas nozīmē, ja tu viņu šodien gribētu pārdot, tu varētu viņu nevarēt pārdot, jo nebūtu neviens pretī, kas pērk. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ tas izmērs ir svarīgs. Ja skatās uz vecumu, te es to liktu kopā ar fondu pārvaldnieku un ar to, kādu tu īsti ETF-u pērc. Ja tu pērc ļoti šauru nišētu ETF pie fonda pārvaldnieku, kuram tu īsti nosaukumu neatpazīsti, tad es varbūt skatītos, cik gadus viņš pastāv pasaulē. Bet, ja tas ir Vanguard fonds, atkal plaši diversificēts iegulda tajās pašās, attīstītajās valstīs, bet viņš ir tikko izveidojis jaunu ETF-u, es uzticētos Vanguardam, es uzticētos, ka viņi saprot, ko viņi dara, un tad man tas vecums nebūtu faktors. Jā, un zinu, vēl viena lieta - valūta. Un par valūtu es arī pat personīgi saņemu ļoti daudz jautājumus cilvēki, kas vēlas investēt ETF-ā, jo tajā brīdī, kad mēs atlasam ETF-u, tad mums pēc tam parādās iespējas, kādās biržās mēs varam šo ETF-u iegādāties un kādās valūtās. Un parasti mēs varam redzēt dolārus, eiro un mārciņas, un arī attiecīgas arī biržas. Varam redzēt, tur Lielbritānijas biržā var nopirkt tur Xetra, vai nopirkt tur Milānas biržā. Un tad kādu valūtu izvēlēties? Kādā tad valūtā, jo pa lielam sanāk tā, ka man kontā ir eiro, tajā brīdī, kad es pērku, notiek kaut kāda valūtas konvertācija, piemēram, ja es pērku mārciņās, un pēc tam, kad es pārdodu, man kontā ir mārciņas, un pēc tam man vajag atkal konvertēt eiro valūtā, un atkal varbūt līdzīgs jautājums ir, kurā biržā pirkt? Jā, valūtām tas ir, es pats ilgi urbos cauri līdz es kaut kā saliku pa plauktiem galvā, kā tās valūtas vispār strādā, jo fondiem pēc būtības ir 3 dažādas valūtas. Tev var būt fonda aktīvu valūta, kas ir kādā valūtā ir pašas investīcijas. Tev var būt fonda grāmatvedības valūta, kas nav obligāti aktīva valūta, un tad tev ir biržas valūta, kādā tu viņu pērc un pārdod. Un katra tā valūta, attiecīgi mēs zinām, ka valūtas svārstās vērtībā viena pret otru, un tas arī var ietekmēt tavu ienesīgumu. Piemēram, ja tu investēsi ASV uzņēmumos, tas ir skaidrs kā diena, ka no dolāra būs atkarīgs lielā mērā arī tas, kā ASV uzņēmumiem ies. Ja es skatītos tādu zelta likumu, vienkāršākais būtu, kādā valūtā tu pelni naudu, tādā arī pērc fondus. Teiksim, biržā, ja tev alga nāk eiro, pērc biržā eiro. Citādāk, ja tu pērc biržā dolāros, tad tev ir katreiz jākonvertē dolāros. Tas vienkārši tev lieku klapatu taisa, tur būtu saņems dividendus dolāros, ko atkal tev jākonvertē atpakaļ, un tu vari zaudēt naudu tajā sakarā. Tagad es vienkārši fokusētos, kādā valūtā es pelnu, tādā es investēju. Ja vien, protams, tu neesi cilvēks, kas tagad uzskata, ok, man liekas, ka tagad ASV UK mārciņa ies uz augšu un būs milzīgs pienesums ienesīgumā. Ja es visu darīšu mārciņās, tad tu varbūt vari mēģināt visu arī darīt mārciņās, bet tad jau sākās katra cilvēka tas skats uz pasauli, kam viņš tic un ko viņš grib sasniegt. Jā, šis, man liekas, arī ir svarīgs aspekts attiecībā uz to, kam mēs ticam, un arī uz mūsu investēšanas stratēģiju. Piemēram, tu minēji, ka es pirktu eiro un dzīvotu eiro, pārdot eiro. Mēs ar vīru, kad sākām veidot mūsu portfolio, gan vecumdienām, gan bērnu kapitālam, mēs sapratām, ka mēs gribam valūtas diversifikāciju savā portfolio, un mēs arī sadalījām vienādās daļās, lai mums eiro ir lielākās proporcijās, bet mums ir arī mārciņas un arī dolāri, bet arī varbūt, kas ir plus, tajā brīdī, kad mēs pērkam instrumentus dolāros un mārciņos, brokers izmanto šo valūtu, kas ir kontā. Tā kā viņš nekonvertē atkal eiro kaut ko vēl klāt. Un tas ir pluss, bet atkal, lai tiktu pie šīs valūtas, ir jāpārdod instrumenti, tā kā savu brokeru kontam. Bet šis, man liekas, ārkārtīgi svarīgi ir saprast savu investēšanas stratēģiju un saprast, kam es ticu, un pēc tam jau meklēt to gan vienkāršāko ceļu, gan to, kurš atbilst manām vērtībām. Man liekas, cilvēkam vispār vajadzētu mēģināt bišķiņ nobraukt
atpakaļ uz zemes un sākt visam pieiet tā soli pa solim. Sākt ar to, ka es saprotu, ok, man ir otrais pensiju līmenis, kur man iet kaut kāda naudiņa, mēģinu šo lietu saprast, apzvanu visus līdzekļu pārvaldniekus, sakārtu otro pensiju līmeni. Ok, tad es uztaisu drošības pilventiņu. Ok, un tad es sāku domāt, ir trešais pensiju līmenis, ir ETF-i, mēģinu saprast, kur trešais pensiju līmenis investē, jo visdrīzāk tad tas ir tāds pamats, droša vieta citādi, jo pensijas trešais līmenis, tas nav nekas sarežģīts, vienkārši var paskatīties, kādos instrumentos investē trešajā pensiju līmeņa fondi, mēģināt varbūt tādus pašus ETF-us nopirkt, saprast vispār to pamatu. Un es teiktu, 90% cilvēku pietiktu arī šeit apstāties un neko nedarīt, bet tikai pēc šiem pamatiem vajadzētu mēģināt iet tālāk, skatīties, ok, kādi ir tur faktori ETF, reģionu ETF, kaut kas jau nišētāks, varbūt man interesē paspēlēties ar šo lietu, un tikai tad varbūt iet uz tiem pašiem kriptoaktīviem, individuālām akcijām, dārgmetāliem, kad tu saproti, tev tas pamats ir salikts, un tad tu tā soli pa solim ej. Bet es visu laiku mēģinu saprast, no kurienes tas nāk, ka cilvēki visu dara precīzi atžgārni. Es nopirkšu 3 akcijas un 5 kriptokoinus, tad es nesaprotu, vai tas vispār ir droši, vai man kaut kas ar nodokļiem jādara. Labi, tagad es ticu, ka naftas industrija ies uz augšu, pirkšu naftas ETF-us, pensiju līmenis, aitašu pensija nebūs, vispār tur nav nekas vērts skatīties, drošības pilvens nav, pēkšņi problēmas dzīvē, visi jārauj ārā, vajadzētu nodokļus deklarēt, nauda nav, jo tad atkal visu iztērē un tad valsts ieņēmuma dienas tev skrien pakaļ. Tas ir kaut kas, ko es pats priekš sev tikai mēģinu saprast, kādēļ ir tā, ka mēs visu daram precīzi otrādi un lecam uzreiz uz to 5. soli un lecam pār tiem pirmiem 3, 4. Tāda filozofiska pārdoma. Bet varbūt cilvēki mācās no savām kļūdām. It kā tev gudri cilvēki pastāsta, bet vienmēr šķiet, ka tu esi bišķiņ gudrāks tajā brīdī. Un pēc tam, kad patiesībā, kad cilvēki pieļauj kļūdas, viņi iet un meklē atbildes. Un pēc tam viņi sāk kārtot, viņiem kaut kur vēl tur portfolio metājās tās akcijas, kas šobrīd ir ar zaudējumiem, jo viņi bija nopirkts kaut kādā hajā. Jo visi par to runāja, un man šķiet, ka man arī vajag. Un viņi kaut kur tur mētājās, bet tad, kad viņi pieļauj šīs kļūdas, viņi sāk meklēt arī atbildes tam. Zini kā, uz nobeigumā, man vēl tas jautājums, ko es tev neuzdevu, tas otrais, tu vēl atceries. Bet nobeigumā es gribētu tomēr arī mūsu klausītājiem un arī Vilhelmam pateikt to, ka tajā brīdī, kad mēs redzam, ka kaut kāds blogeris amerikāņu stāsta par SPY, vai par kaut kādu citu tikeri, vienmēr var atrast līdzvērtīgu ETF-u, bet kuru ir iespējams pirkt Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Un šis varbūt ir tas aspekts, ko arī ņemt vērā, jo ir forši mācīties, ir forši izzināt, bet jābūt ir kritiskai domāšanai un informācijas filtrēšanai. Un ja brokers neļauj man nopirkt SPY un parāda, ka hei, tu nevar šo nopirkt, tām ir kaut kāds iemesls, jo es, kad vēru vaļā brokeru kontu, es reģistrēju savu dzīves vietu, kur es dzīvoju. Un tad jau var meklēt, un Valter, es domāju, ka tu arī man piekritīsi, ka vienkāršākais veids, kā saprast, vai šo ETF es varu nopirkt vai nevaru nopirkt kā Eiropas iedzīvotājs, ir UCITS abrīviatūra ETF nosaukumā, vai ne? Jā, precīzi, jo, ja jūs sāksiet meklēt ETFs, viņiem visiem ir tādi gari dīvaini nosaukumi, un ja tu redzi tādu UCITS, kaut kā tā rakstās. UCITS. Jā, precīzi. UCITS, jā. Jā, laikam. UCITS. Pēc būtības tas ir vienkārši parāda, ka tas ir Eiropā reģistrēts fonds, un tu kā Eiropas pilsonis viņu var nopirkt. Un tu precīzi minēji, ka principā visu, ko cilvēks var atrast Amerikas fondos, es teiktu, principā visu var atrast arī Eiropā bāzētos fondos. Mums jau tas finanšu sektors ir ļoti liels. Un arī mums uzņēmumu sanāk, mums pašiem ir klienti un zināšanas par nodokļu sistēmām 34 Eiropas valstīs, jo mums ir klienti pa visu Eiropu. Un mēs esam tagad pa gadu tiešām ļoti ieinvestējušies, mēģināt saprast, kādas tad ir tās nodokļu nianses no valsts uz valsti.
Un ir tiešām ļoti, ļoti pārsteidzoši skatīties, ka visi šie sīkumi, ko mēs šodien runājām, apspriedām un līdz galam neizrunājām, ka katrā valstī tas ir nedaudz citādāk. Pieņemsim, ja mēs skatāmies uz Vāciju, Austriju, viņiem, piemēram, ja tu vērsi vaļā kontu pie starptautiskā brokera, piemēram, liels Interactive Brokers vai tam līdzīgi, tad es teiktu, ka tu esi tāds nodokļu mazohists, jo, ja tu vēri kontu pie vietējā brokera, kā mēs, piemēram, atvērtu vietējā kādā bankā, nu, tur vietējais brokers ļoti, ļoti palīdz ar nodokļu deklarēšanu, kamēr, ja tu investē pats, tad tev ir nesalīdzinām lielāka klapata. Tāpat arī vai izvēlēties tos accumulating vai distributing fondus, ir valstis, kuras ietur, viņām ir tā saucamie deemed distributions, kas atkal ietur nodokļus neatkarīgi no tā, vai fonds reinvestē dividendus vai tev izmaksā, tad tev atkal ir viena veida fondi, kurš tev ir vērts pirkt, otra veida fondi, kurš tev nav vērts pirkt. Tāpat arī Latvijā, ja mēs atveram kontus pie vietējiem brokeriem, bieži viņi var palīdzēt ar nodokļu deklarēšanu. Ja mēs varam pie ārzemju brokeriem, tad mums pašiem ir par to jāpaziņo valsts ieņēmuma dienestam un pašiem jāveic uzskaitas, jo visticamāk mēs no brokera nedabūsim nepieciešamo informāciju. Tā kā šo visu tā liekot kopā, ir ļoti daudz nianses, kuras ir jāņem vērā, un lai arī ETF investēšana ir ļoti vienkārša, viņa ir ļoti vienkārša tajā brīdī, kad tu viņu saproti, bet ja tu nesaproti, tad ir ļoti viegli palaist garām 101 niansīti. Jā, un tāpēc jāmācās un jāiedzina. Jāmācās, jā. Izcila grāmata, ar ko sākt, tā ir arī Naudas psiholoģija, viena no manām top vispār mīļākajām grāmatām, ko, man liekas, vajadzētu katram izlasīt vidusskolā pirms viņš sāk strādāt, tad tikko uzsākot darba gaitas vēlreiz, un tad 10 gadus vēlāk vēl 3. reizi, jo tur ir tādas mūžīgas mācības, kuras tu atklāji dažādi, savādāk, atkarībā no tā, kurā finanšu stāvoklī tu pats esi. Jā, tieši tā. Un sanāk, ka tu katru reizi pievērs uzmanību kaut kam vēl papildus. Jā, tiešām ir tāda dzīves grāmata, kuru tu varētu uzplaukt. Jā, un arī nodot pēc tam arī bērniem. Jā, noteikti. Labi, Klau, pēdējais jautājums no manis, šis te otrais. Zini, ko es beigās gribu saprast? Vai manā portfolio var būt vairāki ETF? Jo mēs it kā runājam, jā, ka ir plašs tirgus, tad mēs varētu sākt ar viņu, mazāks risks un mazākas komisijas maksas, un tad ir nišēt. Bet jā, es gribu to nišētu tirgu, vai es varu tur turēt 10 ETF-us, vai tomēr labāk vienu ETF? Jā, tas ir ļoti labs jautājums, jo cilvēki bieži jautā, cik man tos ETF-us vajag. Man personīgi ir 2. Otro es pat domāju, varbūt tās pārdot, varbūt viņi nevajag, pietiks ar vienu. Es zinu cilvēkus, kam ir tiešām 7 ciparu skaitļi vienā ETF-ā, un viss viņam neko vairs nevajag. Un tas jautājums ir atkal, ko tu gribi, kāds ir tas tavs mērķis. Bieži mums liekas, ka mēs tikko sākam investēt, un mums ir, pieņemsim, daži 100 vai daži 1000, mums ir tā sajūta, ka to naudu vajadzētu ļoti diversificēt un ļoti salikt pa 15 olu groziem. Kaut gan patiesībā, es domāju, cilvēkam, kamēr viņam nav 6 ciparu skaitlis portfelī, tev tā diversifikācija pa dažādiem ETF-iem nav tāda tiešām milzīga nepieciešamība, tas vairāk ir tāda personīga preference. Bet skatoties ETF-iem, tas, ko es noteikti aicinātu padomāt, ja mēs gribam dažādus ETF-us, tad skatīties, lai viņi nepārklājas. Jo, piemēram, ja es nopērku vienu All World ETF-u, kas ietver visas pasaules valstu uzņēmumus, tad es nopērku attīstīto valstu uzņēmumus, tad es vēl nopērku S&P 500 un tad es vēl nopērku Nasdaq top 100 akciju, top 100 IT uzņēmumus. Tā doma ir tāda, ka tas lielais All World ietver visus pārējos, un tas sanāk, kas bija tās lelītes, tās matrioškas, kā viņas pareizi saucās. Vienkārši padomāt, lai tev nav tas princips, ka tu nopērci vienu, kurš jau sevi ietver visu pārējo,
Bet tiešām, ja tu gribi, ja tavs mērķis ir diversifikācija, tad skaties, lai viņi nepārklājas. Jā, un tev šķiet, ka tu esi nopircis 5 dažādas ETF-us, bet ja tu paskaties tos holdingus, par kuriem mēs runājam iepriekš, tad viņi ir vienu un tie paši, un tu pa lielu esi nopircis tā kā vienu un to pašu. Tieši tā, bet lielajā bildē es teiktu, ka ikdienas cilvēkam pilnīgi pietiek ar vienu ETF, un tu var stūrēt ļoti, ļoti ilgi. Tā kā Vilhelms. Jā, precīzi. Stūrēju. All world un viss, un drīzumā būs 7 skaitļu ciparas iekšā. Tā līdz gada beigām vajadzētu būt. Šobrīd ir knapi 4, bet es esmu optimistisks. Es gan esmu, kā tas saucās, poliomors vai kā tas saucās uz ETF-iem. Man gan ir vairāk ETF-i un ir arī strateģiski mērķi ETF-iem, ir gan ilgtermiņā. Jā, ja mēs runājam par bērnu kapitālu un bērnu portfolio, tur ir ilgtermiņa ETF-i un tur mēs nespēlējam, jo termiņš ir īsāks un tur mēs vienkārši regulāri ieguldam un viss, bet par mūsu vecumdienu portfolio ar vīru, tur ir arī strateģiskie ETF-i priekš vidējā termiņa. Tā kā es arī pati ETF-us izmantoju arī savā ziņā spekulācijām, bet vidējā termiņā. Bet tā pašā laikā man ir arī ETF, kuros es vienkārši regulāri lieku naudu iekšā un uzkrāju. Tā kā jā, es esmu tāds jau, bet atkal es pie šī nonācu vēlāk. Es sāku ar tādu domu, ka es vienkārši ieguldīšu 1, 2, jā, bet pēc tam sapratu, ka man apetīte ir nedaudz lielāka un arī mans risks atļauj. Bet nākamais arī par tiem strateģiskiem mērķiem. Man zina, kas patīk ETF-ā šajā sakarā. Man patīk tas, ka pat ja es kļūdos ar taimingu, es varu turpināt turēt. Jo ja es kļūdos ar akcijām, piemēram, gluži nepareizi, bet ne tā interpretējot finanšu atskaiti vai pozīcijas tirgu, un es kļūdos ar akciju, un tad pa lielam es zaudēju, tad ar ETF-u es varu taimingu ziņā turpināt gaidīt. Vai nu, kad sektoram klāsies labāk, jā, vai nu, kad industrijai būs arī kaut kāds izšāviens, bet tur var vienkārši to taimingu nedaudz pabiedīt tālāk. Jā, noteikti tā ir ļoti forša pieeja, jo vienmēr tas jautājums beigās ir, cik tu pats kā cilvēks dziļi vēlies iet, cik ļoti interesē, jo es zinu arī cilvēkus, kam likās, ka piemēram, viņi iziet mūsu programmu, un viņiem pirms tam likās, bija tā ekspektācija, ka tagad es ritīgi būšu investors un ņemšos no rīta līdz vakaram, bet viņi kaut kā nonāk pie tā secinājuma, ka nē, īstenībā man pietiek ar to vienu ETF un es nemaz vairāk negribu. Ar citiem atkal tas iedod kaut kādu azartiņu, ka ok, šis ir rīktīgi interesanti, es gribu rakties dziļāk un darboties vairāk. Un atkal pavelkot pie tā, ko mēs pašā sākumā runājām par to naudu nopelnīt, noturēt un pavērot. Es nesen izlasīju tādu foršu grāmatiņu, Roba Dicks, 7 Myths About Money, un viņš tādu interesantu freimu arī ielika, skatoties uz ETF investēšanu, par ko es nebiju iepriekš padomājis. Mēs zinām, ETF-iem ir pēc pasīvās ieguldīšanas filozofijas kaut kāds ilgtermiņa vidējais rezultāts, ko, teiksim, tu kā pasīvs investors, kā Vilhelms investējot vienā fondā, viņš varētu sagaidīt tur, teiksim, 7% gadā pēc inflācijas ilgtermiņā 40 gadu griezumā, vai, pieņemsim. Ja tagad Vilhelms no rīta līdz vakaram darbotos ar investīcijām, cenšoties tirgu apsteigt, mēs zinām, ka tas ir ļoti grūti, un ja, piemēram, tu uzlabotas ilgtermiņa rezultātu par 1–2%, visdrīzāk tev uzreiz būtu jāsāk rēķināt, vai tas laiks man atmaksājās, vai varbūt es labāk būtu trenējis prasmes, audzis karjerā un nopelnījis vairāk ar darbu. Un tur jau uzreiz sākas matemātika. Tāpēc katram ir jāsaprot viens, cik es labi spēšu ar to spekulāciju uzminēt, bet tajā pašā laikā, ja man tas tiešām interesē, rada prieku un patīk, tad tas ir super foršs. Tāpat kā kurš tev var pateikt, ka spēlēt ģitāru ir slikti, ja tas tev rada prieku un patīk. Tagad tur ir tāds miks ar visu, nav viena pareiza atbilde, un tas, man liekas, ir arī super forši. Ir cilvēki, kam patīk arī no rīta līdz vakaram mēmes koinus treidot, un viņiem ir azarts, un viņi tur priecīgi un pozitīvi salādēti. Man tā būtu pēdējā lieta dzīvē vispār, par ko es gribētu domāt. Tā kā katram tas ceļš savs.
Jā, tieši tā. Vilhelm, ko tu esi tagad secinājis par ETF kā par instrumentu? Es nezinu, vai es secināju, bet man ļoti daudz kas aizķērās gan par kopumā to izvērtēšanu un tiem soļiem, lai atklātu kaut kādus jaunus ETFs. Bet atcaucoties atpakaļ uz to, ko tu, Elīna, teici pirms kādu brīžu par to, ka daudziem cilvēkiem tur investējot, liekas, ka, nē, es jau zināšu tur labāk, kā tur, man liekas, ka ir tieši pretēji. Man liekas, ka cilvēki bieži vien ņem to, tā teikt, vienkāršotāko veidu, ne tāpēc, ka viņi zina labāk, bet tāpēc, ka man liekas, ka viņi nezina, ko viņi nezina. Un es zinu, ka tas bija arī mans gadījums, ka tā kā tu saproti, ka tu nezini, bet tu nezini, ko tu nezini. Tu operē ar ļoti daudziem nezināmajiem. Tā skaitā par to, kā vispār vērtēt, kā sadalās dažādi ETF, kas ir indeks, kas ir vēl kaut kas, visi šie termini, 1001 abreviācija. Un tieši tāpēc ir ļoti viegli vienkārši uzķert tos pāris kaut kādus atslēgas vārdus. Tur, S&P 500, jā, tas iegulda tur Amerikā, Amerikas tirgus vienmēr iet uz augšu. Skaidrs, tad tas ir tas, ko es no šī saprotu, tas ir tas, ko man vajag. To, ka ir 1001 S&P 500, to tu uzzini tikai pēc tam, kad tu sāc viņus meklēt, un tu nezini, un tu sāc meklēt pēc tam, kad tu esi noskaidrojis, ka vispār ir tāda platforma, kur to var izdarīt, nevis tu noskaidro, kas tev ir jāmeklē, un tad tu noskaidro, kurā, tā teikt, veikalā, biržā to vispār var iegādāties. Un tas, man liekas, man ir kas man visvairāk aizķērās no šitā, jo es noteikti nebiju nekad domājis par to, ka sākumā, kas šķiet ļoti loģiski. Tu sākumā saproti, kādu preci tev vajag, un tad tu meklē veikalu, kurā šo preci iegādāties. Nevis tu atrodi veikalu, un tad tu prāto, kuru no šīm precēm. Tā ir tāda galvenā lieta. Un otra, mazāk svarīga, man nekrīt ārā no atmiņas, par to, ka tu teici, ka tu savus 20 eiro var iztērēt 3 kafijās un 5 bulciņās. Un tas, man liekas, ir bailīgi adekvāti, ka tiešām par 20 eiro varētu nopirkt 3 kafijas un 5 bulciņas. Tās būtu labas kafijas un ļoti labas bulciņas. Jā, bet tāpat lietas paliek dārgākas un naudai zūd vērtība, un tāpēc viņi ir jāinvestē kaut kur, lai viņi nepazustu pavisam. Noteikti. Viena piebilde pie tā, es nezinu, ko es nezinu, kas ir superīgi labākā frāze. Katram atkal atstāšu filozofisks pārdomu nots, bet bieži ir tā, ka mēs skatāmies uz jaunu lietu, piemēram, to pašu investēšanu, noskatāmies kādu video un liekas, 3 vārdos man izstāstīja apmēram domu uzķēr, vienkārši sapratu, maucam. Bet es katram ieteiktu pavilkt nedaudz bildi apakaļ un padomāt, es esmu kaut kādas jomas profesionāls vai eksperts, vai tas ir grāmatvedis vai santehniķis vai kas, un padomā, kā būtu, ja kāds palūgtu tev 3 vārdos izstāstīt, un, paldies, es tagad sapratu, un es varu sākt darboties. Kaut kā mums liekas, ja mēs skatāmies uz citu jomu, tur ir ātri super vienkārši, bet nē, mana joma, protams, tas ir sarežģīti, nevar tā izstāstīt. Vienkārši saprast, ka tas strādā uz abām pusēm, un ir tīpaši, ja mēs runājam par lietu, kur mēs tagad gribēsim 10, 20, 40 gadus regulāri likt iekšā naudu ar domu vairot savu turību laika gaitā, skaidrs kā diena, ka tas nebūs super vienkārši, tas nebūs elementāri, tas nebūs pašsaprotami, tur būs kaut kāda ņemšanās, lai izurbtu to cauri un izdarītu veiksmīgi. Jā, noteikti. Jā, paldies jums. Paldies. Man liekas, ārkārtīgi noderīga saruna par ETF, un es arī aicinu mūsu klausītājus patiesībā arī uzlikt tagad uz pauzes, attiet atpakaļ un pierakstīt klāt to visu, ko mēs izrunājām, jo mēs, man šķiet, esam noteikuši tādu kā checklisti, kas ir jāņem vērā, lai atlasītu ETFs. Paldies jums liels. Paldies. Aicinu jūs sekot raidierakstam Naudas lietas, nospiežot pogu, sekot platformēs YouTube un arī Spotify.
Un, noklausoties epizodi, atzīmēt komentāros, kas ir tas vērtīgākais, ko jūs esat sadzirdējuši no mūsu sarunas ar ekspertiem. Un starp tiem, kas atstās savus atziņas un komentārus, un kas arī sekos naudas lietām platformās YouTube un arī Spotify, mēs izlozēsim vienu, kas saņems dāvanā šo grāmatu Naudas psiholoģija, kuru iztulkoja Finanšu izglītības biedrība.